neviens tomēr līdz galam nespēja vadīt šo procesu tā, lai rezultāts būtu 100% vai pat ne tuvu 100% prognozējums. Vienmēr eksistē nejaušības kaut kāda klātbūtne, kaut kāda mirkļa unikalitāte, kas tajā slēdz nospiešanas brīdī tiek notverta, bet kuru nekāda nav iespējams atkārtot. Pat tad, ja tiek fotografēts kaut kas ļoti statisks, tad tā situācija ļoti bieži nav vairs atkārtojama. Protams, atskaitot kaut kādu tehniskās fotogrāfijas, varbūt kaut kādus dažus aspektus, reprodukciju. To varētu divreiz uztaisīt vienādi. Ja. Tiklīdz kā ir kaut kas drusku vairāk par savus tehnisku reprodukciju, ja, tā mūžīgi būs kāds apstākļus, kas padarīs šo attēlu unikālu. Un tas, ka tās procesi ir personisks, ja, tas ir droši vien jāprasa katram atsevišķi, kādas tad ir viņa sajūtas tajā brīdī, kad viņš veido šo te attēlu. Un tur ļoti daudz, kas ir atkarīgs